Pasaka, kas šodien pa dienu, kur mēs atrodamies? Šodien vajadzētu būt 31. decembrim. Nu, jau laiks sāk sājot. Tagad mēs atrodamies visi kopējā lielajā dalībnieku sapulcē. Mums visiem pārstāstīt ļoti ātri pārskrienot, ko drīkst, ko nedrīkst, kas ir kas. Un apsveiks visus ar Dakar sākšanos. Mēs saņēmām jau priekš pirmās dienas pirmos roadbooks, grāmatiņas, pēc kurām izbraukt. Varāk kā tur iekšā izskatās? Pagaidām jau viņi gan plāni, šī grāmatiņa parasti viņi daudz biezāk. Tad pirmajā lapā te pārādās, kuros kilometros ir veidpunkti, ja? Un aizmugurē ir sodi, ja šos veidpunktus tu nepaņem. Ja? Te ir aprakstīts atkal pār apmērām, ir nosaukts kilometrs un kaut kāda īpatnība, vai tur ir kaut kāda kāpa vai kaut kas tāds. Un kas tur ir, piemēram, šeit rakstīts? Īsti frāzīt. Kas to lai zina? Tu zini? Galīgi nepazīstam. Galīgi nepazīstam. Franciski nesanāk. Nu jā, 25. Kilometrā ir tātad tas vairāk uz smagajiem attiecās, kad ir smiltis, ja, un asas kāpes. Tātad īsti frāzīt vienkārši pa katru kilometru no atsevišķiem kilometriem. Un kā izskatās pati grāmatiņa? Pati grāmatiņa jau tā, jau katru gadu, kas nav vainies, īpaši, ja, tas ir mums pārbrauciens, ja, un tagad paskatīsies, reku jau aiziet mums doks. Un reku aiziet mums doks. Šādi izskatās mūsu pirmais dopiņš. Tas pirmo dopu ir vispār iedots, viņš ir diezgan ātrs, 56 km/h. Ātrākais, neātrākais laiks, optimālais laiks dots. Tas būs, es domāju, ja kur smiltīs kāpās kļūdiņas neuztaisījām, tad viņš ļoti ātri nobraucams. Maksimālais 2 stundas, kur drīkst ātri. Tas ir pats ātrumposms, neskaitot pārbraucienus, ja? Sanāk, nobrauc 60 km. Vidējais ir 115. 115 liels ātrs. Kāpās jau nebūs tā, pirms tam ir stipri lielās. Tad būs kāds pilns, ja? 150, nu noteikti, ja? Un pēc tam kāpās, ja, protams, tur izlīdzvarosies, tur būs 30 kaut kāds. Vēl un cikos rītā starta laiks ir zināms? Pirmā mašīna gāja ārā bez 5-7. Mazajā grāmatiņā rakstīts. Bet jūsu laiks vēl nav iedots? Nē, mēs neesam savs laiks. Skaidrs. Es ceru, ka varbūt ārā, ka būs starta laika.